Sveicināti! Šoreiz pastāstīšu par cenu grupu funkcionalitāti sistēmā Resiko ERP. Lai aktivizētu šo iespēju, jādodas uz sadaļu pārdevēja profils, iespējas un jāaktivizē iespēja izmantot cenu grupas. Saglabājam uzstādījumus. Kad šis ir izdarīts, sadaļā uzstādījumi parādās jauna sadaļa cenu grupas, kur jūs varat izveidot cenu grupas pēc jūsu vajadzībām. Piemēram, izveidošu cenu grupu B2B. Teiksim tā, kad cenu grupa ir izveidota, arī produktu kartiņās parādās jauna sadaļa, kas attiecīgi arī saucās cenu grupa. Tātad atveram kādu kartiņu. Un šeit augšā redzam jaunu šķirkli cenu grupas. Šī ir tā vieta, kur ir iespēja norādīt cenu grupu cenas konkrētajam produktam. Tātad šeit mēs redzam jau arī papildus informāciju, lai vieglāk būtu to darbu darīt. Tātad ir standarta cena norādīta un produktu pašizmaksa. Un tad mums ir divi varianti, kāda ir iespēja norādīt cenu grupas cenu. Tātad pirmām kārtām jums ir iespēja norādīt vienkārši produktu cenu kā naudisku vērtību. Ja? Un otrs variants ir izmantot formulu, lai aprēķinātu šo cenu grupas cenu par pamatu izmantojot standarta cenu, ieskaitot PVN, standarta cenu bez PVN vai pašizmaksu. Ja? Kā piemērs paņemsim un izveidosim formulu, pašizmaksa reiz 1,5, tātad strādāsim ar 50% uzcenojumu virs pašizmaksas šī konkrētajā cenu grupā, un attiecīgi pēc saglabāšanas sistēma arī mums parāda, tad kāda beigās sanāk šī cenu grupas cena, kāda būs peļņa naudiskā izteiksmē un kāda būs peļņa procentuālā izteiksmē. Izmantot formulas aprēķina metodi ir arī priekšrocība tādā ziņā, ka mainot tātad standarta cenu produktu kartiņā, automātiski mainīsies arī šī cenu grupas cena. Ja? Šī gadījumā nevis mainot realizācijas cenu, bet mainoties pašizmaksai, mainīsies arī cenu grupas cena. Ja? Tātad tas ir atkarīgs no tās formulas, kāda šeit tiek izmantot. Kas tiek izmantots par pamatu šai formulai. Tālāk, kur šo cenu grupu var izmantot? Tātad ir divas lietas, tātad uzstādījuma sadaļā pirmām kārtām pie novietojuma, ja pie lokācijas jums ir iespēja jautāt klientu apkalpošanai, lai konkrētajai lokācijai tiek norādīta kāda konkrēta jūsu izveidota cenu grupa. Šo sadaļu jūs paši mainīt nevarat, bet klientu atbalsts jums labprāt palīdzēs ar šo jautājumu. Otra lieta ir klientu grupas. Tātad, ja izmantojat klientu grupas, tad klientu grupai ir iespējams norādīt cena grupu. Ja, tātad, šeit mums ir jau gatava klientu grupa Mozello, un norādīsim, ka tiem klientiem, kas ir šī klientu grupā, būtu jāizmanto cenu grupas B2B cenas. Ja, tātad saglabājam. Un šī brīdī automātiski gan kases sistēmā tiem klientiem, kam ir norādīta cena grupa Mozello, tiks piemērots nevis standarta realizācijas cenas, bet gadījumā, ja ir norādīta šīs konkrētās cenu grupas cena produktam, tad kases sistēmā tiks piešķirta šai cenu grupā norādītā cena. Un tieši tāpatās tas notiek arī realizācijas rēķinos. Ja? Tātad izveidosim par piemēru, tad izveidosim tātad no sākuma paņemsim klientu. Tātad paņemsim klientu CAIBSC šī gadījumā un norādīsim, ka klients mums ir attiecīgajā cenu klientu grupā Mozello, kurai ir piesaistīta cenu grupa B2B. Tātad saglabājam. Un šobrīd izveidosim realizācijas rēķinu šim konkrētajam klientam. Tātad izveidojam jaunu rēķinu. Klients būs IBSC.
Tātad klients mums ir IBSC. Novietojums mums būs vienīgais novietojums. Maksāsim ar pārskaitījumu. Saglabājam, lai varam turpināt ar realizācijas rēķina rindām. Un skatīsimies tad jau, skatīsimies jau tātad cenas, tātad saglabājam, bet, šai gadījumā mums būs jāapskatās, kuram produktam mums tika pievienota cenu grupas cena. Tātad atveram paralēli produktu sarakstu. Tas mums bija bērnu grabulas gliemezītes. Tātad redzam, ka standarta realizācijas cena mums šeit ir 10 eiro. Bet, ja mēs šo pašu kodu izmantosim realizācijas rēķinā priekš klienta SIA IBSC, kuram ir piesaistīta klientu grupa Mozello, kurai ir piesaistīta cenu grupa B2B, tad redzēsim, ka šim te klientam automātiski paņemās jau cenu grupas cena, kas ir pašizmaksa plus 50%, un šī gadījumā tas ir 11,42. Tātad netiek izmantota standarta cena, bet izmantojās cena no cenu grupas. Tātad tiem produktiem, kam būs norādīta šī cenas grupas cena, būs īpašā cenu grupas cena. Tiem produktiem, kam nebūs, kā šajā gadījumā šis produkts, tiem izmantojās standarta realizācijas cena. Tātad, dokumentu varam saglabāt. Principā, tātad atceramies divi varianti, kur izmanto cenu grupas cenas. Tātad tas ir novietojums un klientu grupa.